jā, viens no tiem bija, vai tas ir metāls. Tas bija pārsteidz daudzus, kad tas taču nevar būt tērauds, bet tas ir. Cinkots, alucinks, tērauda materiāls, pārklāts ar speciālu tehnoloģiju akmens smelts, kas dod materiālam īpaši lielu garantiju, pat 70 gadus. Šie toņi mums arī pieejami vairāk, arī profilu veidi, tos mēs šobrīd neparādīsim. Toņi vairāk. Lielākoties jau visi ieraduši, ka tērauda segumi ir lielākoties vai nu glancēti, spīdīga kāda krāsa, redzēt, ka ir visa krāsu buķete, ko mēs varam piedāvāt, vai jau matāts pārklājums. Par tiem tā kā jautājumu īsti nav, bet pie kuriem pienāca ļoti daudz cilvēku jautājumu, vai tas tiešām ir metāls. Piemēram, šāds melns specifisks krāsojums matālu konkrēti dirbu segumu, tērauda šindeļa. Viņš izskatās kā koka lubiņš šeit, protams, spīdīgs, glīts, spīdīgs notīrīts, bet dabā puteklīti pārklājies. Tiešām pārsteidzoši labi izskatās. Tad mums ir šāds. Daudz apmeklētāji nokristīja viņu par karbonu pārklājumu, bet tas joprojām tas ir tērauds, cinkots, krāsots tērauds ar kvalitīvu krāsojumu. Angliskais nosaukums mums viņam ir ice crystal, jeb sasarušā ūdens efekts. Arī no premium gala materiāls ir 55 gadu garantija. Tad ir šādi te koka imitācijas elementi. Ozols, 3D ozols, viņam pat ne tikai krāsojums ir, bet viņam arī struktūra. To uz bildē ir redzams, nav redzams, bet uz taustī noteikti ir. Tumšā ozola pārklājums, un attiecīgi gaišāks koka elements. Šiem ne vairāk ir segumiem, bet fasādes apdares elementi kā lamelas, ļoti labs risinājums.